Par mazo melno kastīti jeb dekoderu šodien ir dzirdējis te ik viens Latvijas iedzīvotājs, tomēr jautājumu un neskaidrību vēl ir ļoti daudz. Speciālisti skaidro, ka par pārēju uz ciparu apraidi nav jāsatrauc tiem, kur ir kabeļtelevīziju operatoru klienti vai izmanto tā saucamo satelītu šķīvi, bet tiem, kur televizors skatās ar parasto antenu, nepieciešams dekoders. Tātad līdz ar to barošanas bloks mums jau ir ielikts, tad atliek ielikt skārtu vadu. Vienu galu mēs ieliekam dekodera kastē. Te ir vienkārši viss. Te ir tikai paši naida. Un otrs ir arī, te ir divas ligzdas, un tanīs tad arī vienā no tām arī ir, kur ir exit. Melnai kastītei, ko sauc par dekoderu, ir līdz arī pamācība, kurā ir ļoti vienkāršā veidā parādīts, kādi vadi ir jāsavieno ar televizoru un kur ir jāiesprauž antenas vads. Līdz ar to visas darbības ir vienkārši veicams, un to var izdarīt gan tante Bauskā, gan kāds onkulis Ogrē, gan arī vienkārši jaunieši Rīgā dzīvojošie. Tomēr neskaidrība vēl ir daudz arī tiem, kuri maģisko kastīti jau paspējuši iegādāties un pieslēgt. Es faktiski ar viņu neesmu apmierināta, jo man tur tās pogas jāspiež tik daudzi un skaņa man jāspiež uz otru pulti. Nu, nezinu, cik man ir, cik es esmu informēta, ka tādi raidkanāli kā TV3 un LNT vēl no 1. marta nepāries uz mazo melno kastīti. Tā kā man būs iespēja vismaz 2 kanālus skatīties, savādāk man nav cita iespējas pašlaik, nevaru nobīdīt naudu mazās melnās kastītes iegādēji. Lai viestu skaidrību, vairāk nekā 1000 bibliotekāru izgājuši teorētisku apmācību, bet 10 bibliotekās tiks izveidoti apmācību punkti, kuros ik viens varēs uzzināt, kā savus iemīļotos raidījumus skatīties arī turpmāk. Personīgi man ir skaidrība, kas tur notiek un ko šie cilvēki dara. Un, lai palīdzētu tiem cilvēkiem, kam vēl nav skaidrs, kā lietas dara, Ogres centrālā biblioteka organizēs noteiktās dienās, noteiktās stundās apmācības. Pašreiz Virszemes ciparu televīzijas apmācību punkti jau atklāti Jelgavā un Ogrē. Drīzumā nepieciešamās zināšanas varēs iegūt arī Rīgā, Liepājā, Daugavpilī, Gulbenē, Ventspilī, Preiļos un Valmierā, bet lauku bibliotekās dekoderu pieslēgšanu varēs izpētīt informatīvajos plakātos.